Otrā daļā es varbūt moderēšanas stafeti nodošu Kuldīgas būvvaldes vadītājai Janai Jākapsonai, kurai ir arī tas gods vadīt pirmo priekšlasījumu Kuldīga kā pasaules mantojuma vietas, pilsētbūvniecisko kontekstu un diskusijas piemērs pilsētvidē. Gandrīz, jo mums ir nelielas izmaiņas arī programmā, jo bija paredzēts, ka šobrīd pirmās 15 minūtes vai 30 minūtes mēs iesim nelielā ekskursijā, bet es aicinātu visus interesantus, kur tiešām vēlēsies šo ekskursiju izbaudīt pēc diskusijas, jo šobrīd tad sekos prezentācija. Lūdzu, Janu. Jā, paldies. Protams, pilsētvidē tas ir daudz labāk redzams, uztverams, un mēs varētu izjust visu šīs lietas, par ko es teorētiski te īsumā pastāstīšu. Bet tad, ja jums būs tiešām interesi un iespēja, tad piepulcēties, un es jau zinu, ka ļoti daudz no jums te ļoti labi pārzina to situāciju, un es tikai tā atkārtošanai uzlikšu uzsverus par Kuldīgu Venēcijas hartas kontekstā, un ne tikai par Kuldīgu. Kopumā es gribu pāris vārdos parunāt par pilsētas attīstības pēctecības nodrošināšanu Venēcijas hartas kontekstā, jo, kā jau iepriekšējie runātāji pauda, ir jābūt šim kontekstam, nedrīkst būt šī te izlases lasīšana, kur mēs citējam kādu vienu teikumu, un tad šis te konteksts un pēctecība ir tāda Kuldīgas atslēgas vārdi saglabāt to, ko jūs redzat, kas šeit ir saglabāts. Tātad par Venēcijas hartu mēs šodien jau ļoti daudz ko dzirdējām, un tad es neatkārtošos, un ļoti detalizēti paldies iepriekšējiem runātājiem. Es tad varbūt tiešām koncentrētāk tad uz Kuldīgu. Tie vārdi, kas ir Kuldīgai īpaši attiecinām, ja mēs runājam par Kuldīgas attīstību un tādu pēctecīgu attīstību, tātad ir pēctecība, tradicionāla būvniecība, saglabāšana, atjaunošana, viss, kas ir tradicionāls, konteksts un vai kontrasts un amatniecības prasmes. Tātad šie tie vārdi, ko es gribētu vienmēr likt kontekstā ar Venēcijas hartas būtību, jo, kā jau mums iepriekšēji runātāji teica, šādi vārdi gluži tur lietoti nav. Mēs jau mūsdienās runājam nedaudz jau balsoties uz citiem apstākļiem, dokumentiem, un tādēļ mēs papildinam Venēcijas hartu, mēs kā ikomos ar citiem doktrināliem tekstiem. Tātad šie vārdi un visas tās rīcības, kas ar to ir saistīti, nepieciešami, lai nodrošinātu vēsturiskās integritātes saglabāšanu un vienlaicīgi mūsdienu pēctecīgas attīstības iespējas. Protams, attīstībai un mūsdienīgai attīstībai ir jāatvēl sava vieta un sava loma. Un tā kā jau arī iepriekšējie runātāji minēja, Venēcijas harta ir lasāma, kas ir 60 gadus atpakaļ pieņemta, ir lasāma kopā ar daudz citiem dokumentiem, no kuriem es Kuldīgas kontekstā gribētu uzsvērt dažus, kas ir šī Davos deklarācija par arhitektūru un būvniecību, kur ir uzsvērta kultūras vērtība atzīt un integrēt kultūras mantojumu un vietējās tradīcijas būvniecības un pilsētplānošanas procesos, saglabājot un veicinot kultūras identitāti. Fāro konvencija, par ko jau arī Jāve runāja, no 2005. gada ratificēta Latvijā, uzsver, ka kultūras mantojuma vērtība ir cieši saistīta ar tā kontekstu un nozīmi sabiedrībai un ir cieši saistīta ar cilvēku tiesībām, īpaši uz tiesībām uz kultūru identitāti. Šeit tad mēs ar to daudz strādājam, ka nevienmēr šīs tiesības tiek uzsvērtas. Bieži vien tiek uzsvērtas tiesības uz energoefektīvu mājokli, uz lētākiem rēķiniem, uz nekustamā īpašuma tiesībām, bet mums ir arī tiesības uz mūsu kultūras un identitātes saglabāšanu. Un, ko Krastiņkungs jau minēja, Rīgas harta, protams, kas sniedz vadlīnijas un ieteikumus, kā pilsētām attīstīties, saglabājot savu vēsturisko un kultūras identitāti. Ja mēs runājam par pilsētu vēsturiskiem centriem, īpaši ciemos un mazpilsētās, kur industrializācijas ietekme bijusi mazāka, tad īpaši nozīme ir amatniecības prasme saglabāšanai, ko arī uzsver UNESCO konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Arī Benedikts savā prezentācijā uzsvēra un runāja par to, ka Venēcijas harta nav tikai statiska un tikai par, ja mēs tā varam runāt,
materiālo mantojumu, bet arī par nemateriālo mantojumu. Un arī šī konvencija, kas ir, protams, pieņemta 2003. gadā tikai, par to daudz runā. Konvencija definē nemateriālo kultūras mantojumu kā kultūras gadījumā, kas īpaši būtiski ir prakses, izpausmes, zināšanas, prasmes, kā arī ar tām saistītos instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūras telpas, ko kopienas grupas un dažos gadījumos indivīdi atzīst par savas kultūras mantojuma daļu. To jūs ļoti daudz un īpaši varat redzēt restaurācijas centrā. Mūsu kolēģi arī ir šeit, kā mēs šo te daļu veicinam, piekopjam, un uz tā arī balstās liela daļa no šīs te atslēgas, kādēļ Kuldīga var turpināt šo te savu nemateriālā mantojuma stīgu, kas beigās tad veido materiālā mantojuma daļu. Pilsētas, protams, attīstījušās ļoti dažādi ir pasaulē, un katrai pilsētai ir savas vērtības, un tas ir būtiski saprast, ja mēs esam Kuldīgā, ka mums nevajadzētu salīdzināt, kad, ziniet, mums Florencē tomēr ir tā, vai Parīzē ir tā, un kā mums ikdienas diskusijās ar arhitektiem un projektētājiem un studentiem bieži vien ir, kādēļ tur var būt tā, un kādēļ pie jums tas nav pieņemams, vai atkal kādēļ jums tas ir tik svarīgi, ja kaut kur citur tas nav svarīgi. Tad tas ir tādēļ, ka katrai šai pilsētai, kas ir pasaules mantojuma sarakstā, un tur ir vairāk kā 1200 objektu pašlaik, un ne tikai, kas ir pasaules mantojuma sarakstā, arī jebkurai vēsturiskai pilsētai ir savas unikālās vērtības. Ja, piemēram, Brazīlijā ir tā kā vērtība tā, ka tā ir vienlaicīgi veidota kā tāda mākslas objekts pilsēta, uzbūvēta. Ja, piemēram, Visbijā, Zviedrijā, tas ir tāds pēctecīgs laikmetu uzslāņojums, un Veneto, Itālijā, tas ir viena tāda autora un arhitekta mākslas darbs. Tad šīs vērtības, protams, nav salīdzināmas ar to, kas mums šeit ir Kuldīgā, kas ir pavisam atkal citas vērtības, jo mēs neesam vienlaicīgi veidota pilsēta vai viena autora rokraksta atainojoša pilsēta. Pilsētu attīstība pārsvarā, ja mēs runājam par mazpilsētām, ir pēctecīga, un to harmoniskā turpmākai attīstībai ir būtiski Venēcijas hartas uzstādījums par mūsdienu jušanu pilsētas audumu un objektu turpināšanā, skatīt kopumā ar pilsētas līdzšinējo attīstību, kultūras iezīmēm tajā. Tradicionālā plānojuma būvniecības turpināšana nevis kopiju vai repliku radīšana, kā mēs bieži dzirdam, kā tas tiek neprofesionāli dēvēts, ja netiek izprasts kopējais pilsētas saglabāšanas konteksts, bet vērtēts tikai atsevišķs objekts. Venēcijas hartas konteksts, kas pieņemta pirms vairāk kā pusgadsimta šajā jautājumā, ir īpaši jūtīgs, jo dažbrīd tiek pārprasts vai tendēti izprasts atšķirīgi, ja to nevērtē vietējās kultūras un apstākļu kontekstā. Šeit mēs ik pa laikam lietojam mākslīgo intelektu dažādās jomās, un arī tā kā studenti man to dara, arhitektūras studenti, un es pajautāju mākslīgam intelektam, lai viņš tā kā Kuldīgā iebūvē objektus pēc Venēcijas hartas principiem, un rezultāts ir šāds. Protams, tur mākslīgam intelektam jāattīstās daudz plašāk, un īstenībā viņš neattīstīsies, ja mēs to informāciju tur neievadīsim. Jo es pirms kāda laika ievadīju jautājumu, vai Kuldīga ir UNESCO sarakstā pirms laika 3 mēnešiem, un atbilde nebija apstiprinoša. Tātad mākslīgais intelekts mums dod to informāciju tādu, cik daudz mēs paši esam ievadījuši to informāciju. Un pēc Venēcijas hartas principiem sanāk, ka mums Kuldīgā ir jābūvē šie objekti kontrastā. Jūs redzat ar stiklotiem jumtiem, ar zaļiem jumtiem, nevis kontekstā un vietējās tradīcijās balstīti. Tas ir tas, ko es gribu uzsvērt. Mūsdienu jaunatne tomēr darbojās izglītības jomā un citās ar mākslīgo intelektu. Šis atkal ir Kuldīgas turpinājums tādā mākslīgā intelekta izpratnē, pajautājot, kā jāattīstās šai tradicionālai mazpilsētai, ievadot šo te atslēgas vārdus. Bet mēs darām savādāk, un mēs arī šo informāciju, protams, tur uzlabosim, ievadot. Es nevaru teikt visu nominācijas failu, jo to viņš vienkārši neņem pretī tik lielu informācijas apjomu, bet tās mūsu galvenās vērtības. Un tā es aicinu rīkoties arī jūs pārējās vietas, kas grib, lai jūs tiktu arī tajā mākslīgā intelektu platformā pareizi sadzirdēti un jūsu pilsētu attīstības vīzijas un tēmu.
Tad Venēcijas harta, ja mēs runājam par vietējo mērogu, tad mēs pielāgojam šos Venēcijas hartas principus vietējai kultūrai un apstākļiem Kuldīgā. Secīga attīstība, pilsētas attīstības nepārtrauktības nozīme. Mēs tā kā nepārtraucam šo attīstību, mēs turpinam, bet uz šiem te vietējās kultūras bāzētiem apstākļiem. Un mēs arī daudz runājam par dažādo valstu piemēriem un pilsētu, ka dažādās pieejas ir dažādās pilsētās, un mēs nevaram visu likt vienā tādā kopainā un nedalīt. Tātad Kuldīga, kā jau mēs šeit dzirdējām, pāris vārdos ir kļuvusi par pasaules mantojuma vietu. Un ja mēs pavisam mēģinātu vienā teikumā to definēt, kas tad ir tā īpaša universālā vērtība, tad tas ir izcili saglabājies tradicionālais pilsētvides paraugs, kas no neliela viduslaiku ciemata attīstījās par nozīmīgu Kurzemes un Zemgales hercogistes administratīvo centru laikā no 16. līdz 18. gadsimtam. Hercogistes laikā ieviestās arhitektūras ietekmes un amatniecības tradīcijas ir saglabājušās arī 19. gadsimtā un turpinājušās līdz mūsdienām. Kādēļ mēs un kā mēs līdz tam nonācām? Tas, protams, bija izpētes process daudzu gadu garumā. Paldies jums visiem, kas bija iesaistīti šajā izpētes procesā, jo daudz no jums bija daļa no šī izpētes procesa, zinātniskie pētījumi, pārvaldības plāni un viss pārējais. Un esam nonākuši līdz tam, ka viens no tiem atslēgas vārdiem Kuldīgas attīstībā ir šī te pēctecība un pēctecības nodrošināšana. Ko es ar to domāju? Šeit vienā tādā slaidā jūs redzat tās Kuldīgas universālās vērtības, ja mēs domājam par pilsētas plānojumu, kārniņu jumtu detaļām, būvgalvniecības detaļām, ainavu un neapbūvētiem upes krastiem. Tad Venēcijas harta uzsver vietējās kultūras un kontekstu nozīmes saglabāšanas procesos. Un Kuldīgas vecpilsētas saglabāšana, tā skaitā tās auras, kā autentiskuma daļas saglabāšana, sniedzas tālāk par ēku un pilsētvides fizisku saglabāšanu. Tie ietver arī kultūras un sociālo praksi, kas nosaka Kuldīgas unikālo raksturu. Mēs, protams, to varam tā teorētiski ietvērt šādos vārdos, kā tas ir profesionāli, bet praktiski jūs redzat šīs lietas, kas ietver šīs sociālās un kultūras nodošanas prakses. Kas tad mums šeit ir palicis Kuldīgā no viduslaika ciemata, ko jūs redzējāt kā vienu no šīm definīcijām? Ja jūs redzat, ka mēs saliekam kopā šo te karti, kas ir mūsdienu situācija, ar karti, kas ir pirmā Kuldīgas karte 1797. gads, tad jūs redzat, ka 100% ielu tīkls, upes, upju šķērsojuma vietas, laukumi, neapbūvētie upju krasti, zaļvietas un arī ēkas un ēku vietas. Bet tad jautājums, vai mēs mūsdienās Kuldīgā jūtam šo te viduslaiku pilsētu? Droši vien atbilde ir jā, vietām, un savukārt, kas tad ir tas pārējais? Un pārējais ir, lūk, pēctecība. Šī karte tapa kā atbilde ICOMOS ekspertiem par to, labi, jums šeit ir saglabājušās šīs te viduslaiku liecības, un kas tad ir tas pārējais, ko mēs šeit redzam? Kaut vai šī pats sinagogas ēka, kurā mēs esam, jo mēs saprotam, ka tas ir 1874. gads, un tur ar hercogisti ir diezgan maz saikne. Bet šeit jūs redzat šajā kartē kartētas pēctecības ēkas. Sarkanās ir joprojām tās, kas ir no hercogistes, violetās no ēku vietas saglabājušās, un vēlāk laika ēkas būvēts. Un visas tās, kas ir oranžā krāsā šeit, tās ir pēctecībā būvētas ēkas. Un tikai atsevišķi ēku kompleksi, kas ir, piemēram, šis sinagogas ēku kompleks, domes ēka, kāda skola lielāka mēroga, ir ārpus šī te pēctecības turpinājumu, kaut arī tik un tā šie te materiāli un būvniecības paņēmieni ir raksturīgi tomēr tam laikam definējot plašākā mērogā. Un tad jūs šeit redzat dažus piemērus, kur mēs redzam šo te apbūves pēctecības turpināšanu attēlos, jau konkrēti. Šis man nestrādājas, tā. Un tātad, ja mēs domājam par tādu hercogistes laikmeta arhitektūras tiešo pēcteci, tad tas varētu būt vecais Rācnams. Šeit jau mēs redzam divstāvu ēku, kur ir mūra cokols un koka ēkas augšējā daļa. Šeit mēs redzam vispār jau tādu
19. gadsimta beigu ēku, bet tik un tā turpinot tradīcijas. Un šeit mēs redzam jaunbūvi, kuru detaļās var nolasīt dēļu platumos, dēļu izvietojumos, logu profilos, ka tā ir jaunbūve. Un tā ir tā kuldīgas pieeja, netaisīt replikas, bet turpināt pēctecību, kas šeit ir notiks arī padomju laikos, sarežģītajos. Ja no sākuma sarežģīta bija industrializācijas attīstība un periods Latvijā, pasaulē kopumā, Kuldīgā varbūt mazāk tādēļ, ka šeit nebija ļoti izteikti dzelzceļa tāda komunikācija, un mums bija paveicies, ja tā varētu teikt, ar to, ka mēs neesam attīstījušies tajā laikā. Tad padomju laikā tas bija arī ļoti sarežģīti, jo padomju laiks, ja mēs tādu vienkārši to varam saukt, ienāca Latvijā ar saviem būvmateriāliem, paņēmieniem, attieksmi, varētu teikt arī bezattieksmi. Un kā jūs redzat, Kuldīgā, tad mājas ēkas bija 80% plānots nojaukt koka būves un aizstāt ar gāzbetonu un silkāķieģeļu ēkām. Kā jūs redzat, šajā attēlā arī notiek. Šī ēka ir nojaukta, aizstāta ar gāzbetonu ēku, un vietām ir ielikti atpakaļ vēsturiskie logi, durvis, vietām ir izveidotas to kopijas, vietām ir izveidoti logi jau ar tādu padomlaiku detalizāciju profiliem un materiāliem. Un beigās ir šāda te ēka. Šādas ēkas Kuldīgā ir 15%, un tādēļ mēs nevaram noliekt šo te pēctecības posmu un teikt, ka modernam jābūt modernam. Jo, ja mēs Kuldīgā teiktu, ka modernam jābūt modernam un nevis pēctecībā un kontekstā, bet kontrastā, tad tā būtu progresa ēka uz Liepājas iela, kas ir silikāta ķieģeļa ēka. Tad tas būtu tepat esošais netālu Veimārs, kas savā mērogā un kontekstā izkrīt no šī. Bet tā kā Kuldīgi jau 70. gados bija valsts aizsargājuma, nevis valsts, bet Vissavienības aizsargājuma teritorija kopā ar Cēsīm un Rīgu, tad šī pieeja lielā mērā ir noturējusi Kuldīgas telpisko struktūru, amatniecības tradīciju turpināšanu. Kārniņi nav aizceļojuši uz visām citām pilsētām, bet no visām citām pilsētām ir atceļojuši uz Kuldīgu. Un šīs lietas mēs turpinām arī mūsdienās, un tas ir viena no šīm UNESCO pamatvērtībām - pēctecība un amatniecības prasmju turpināšana. Un mēs, kāds varbūt neprofesionāli šo sauc par repliku vai par kopiju, bet mūsu Kuldīgas mazpilsētas attīstības kontekstā tā ir pēctecīga pilsētas attīstība, kāda arī tā tiek turpināta pašlaik. Protams, ir vietas, kur postmodernismu iezīmes, kā tādas tā laika mūsdienu arhitektūras iezīmes šeit ierakstās, un mēs tās redzam un lasam, un tādas nianses mēs pieļaujam arī pašlaik. Te pavisam daži piemēri par jaunbūvēm, ko es jums gribēju dabā parādīt. Šeit tas nav tik uzskatāmi. Bet ir, protams, arī tā līdzīgi kā padomu laikā arī šīs te lietas, kas, piemēram, koka ēka ir nodegusi, zudusi, un vietā ir uzbūvēta mūrēka ar mūsdienu detalizāciju. Un tad tas jautājums pilsētvidē tas ir ārkārtīgi būtiski, lai šī mēroga ēka tur būtu, jo jūs redzat, kāda izskatās pilsētas telpiskā struktūra bez šīs ēkas un kāda tā bijusi, cik koncentrēta un perspektīvu noslēdzoša ar šo ēku. Tātad pilsētvidē tas bija būtiski. Un būtiski arī turpināt šo mērogu raksturu, ir mainīts materiāls un mainīt tā detalizācija uz mūsdienu detalizācijas paraugu. Tās arhitektu pieejas ir ļoti dažādas, kā Kuldīgā tas ir noticis, bet tie principi, ko es stāstu, ir šādi. Ja mēs runājam par mūsdienu detalizāciju, tad, piemēram, šajā konkrētajā gadījumā tā ir šāda dzēga, šādas tādas tā kā atrautas un vienkāršotas detaļas. Un tad tas jautājums mums kā arhitektiem un amatniekiem, vai tad tā mūsdienu detalizācija, kas vispār ir mūsdienu arhitektūra šādā vidē un mūsdienu detalizācija, ir tikai formu vienkāršošana, tikai elementu un detaļu vienkāršošana. Un mēs ceram ļoti, ka nē, un mēs negribētu, lai līdz tam mēs nonākam, ka mēs Kuldīgā ar tādu mūsdienu izpratni tikai no vienkāršojam, noplicinam šīs detaļas. Un šīs ir tādas lietas, ko mēs meklējam vēl atbildes turpmāk. Mēs tā kā ar arhitektiem arī plenērā nākamnedēļ, aiznākamnedēļ taisīsim dažādas risinājumus.
un skicēsim, jo tikai tā var nonākt pie tā, kad mēs atveram savu prātu, un arhitektūras studenti jau viņu ļoti atver, ka mēs saprotam, vai tas ir kuldīgs virziens, vai tas nav kuldīgs virziens, un tad pēc tam bāzējam uz to normatīvos aktus. Tā, lai nebūtu tāda ļoti ilga šī prezentācija, es skriešu pāri pilsētvides failiem, un vēl viens piemērs, piemēram, par ēkas jaunbūves atjaunošanu atkal rāda šo te vienkāršošanas robdēļu kontekstā, veidēļu kontekstā. Un mēs tā kā domājam, ka tā būtu tā pieeja, ko mums vajadzētu vēl iztirzāt un izvērtēt, kā tomēr to darīt pareizāk par šo mūsdienu detalizāciju. Jo Kuldīgā ir noteikts, ka mums tātad pēctecībā, kā jau es skaidroju šīs te vietējās kultūras kontekstu, ir jāsaglabā ēkas novietne, mērogs, materiāli, fasādes kompozīcija un detalizācijai gan ir jābūt mūsdienīgai. Vai šī ir mūsdienīga detalizācija vai vienkāršota detalizācija? Un manuprāt, ka pēdējais objekts, ko es jums gribēju parādīt, ir tātad slimnīca, Kuldīgas slimnīcas korpusi. Abi, bet šajā brīdī es runāšu par vienu, kur jūs redzat ļoti greznu, majestātisku administratīvo ēku, kas ir būvēta Kuldīgā. Viņi tika nolaista līdz ļoti sliktam tehniskam stāvoklim. Un, protams, pirmā doma un lūgums no visiem pilsētniekiem, politiķiem ir ļaut nojaukt šo ēku, jo kas tad tur vairs vietā var būt un vispār kas tad tur ir palicis un tas viss ir nestabils. Un mēs kā profesionāļi, protams, saprotam, ja šī oriģinālā substance tiktu demontēta, kas nāktu vietā. Tad vietā būtu vai nekas, vai stāvlaukums, vai šī substance tika aizstātu ar, man liekas, neieliku citu konkursu piedāvājumus ar mūsdienu materiāliem, it kā iespējams pat to formu atjaunojot. Un tādēļ mēs kā būvvaldi, kā speciālisti uzlikām pienākumu, cik iespējams tomēr saglabāt, un tad likt pievienot klāt jauno. Un šeit jūs redzat tādu konkursa uzvarētāju, jo šīm lielām būvēm Kuldīgā tiek rīkot arhitektūras konkursi, ka vēsturiskā ēka tiek atjaunota, restaurēta, cik vien iespējams saglabājot oriģinālo substanci, un jaunās piebūves, kas ir divas šīs, tiek veidotas kontekstā, ievērojot materiālu, un šeit mainot šo te fasādes kompozīcijas ritmu un detalizāciju. Šis ir viens no finālistiem arhitektūras šī gada skatē. Mēs gaidām tātad žūriju nākamajā, manuprāt, aiznākamajā nedēļā. Un tās pieejas tātad ir dažādas, bet tik un tāds viena pēctecības turpināšana ir tas mūsu uzsvers. Par progresa ēku, ko es jums teicu, es esmu ielikuši šeit šo bildīt, kad, ja tiktu veidotas šādi šīs ēkas moderni Kuldīgā tajā laikā bez šīs pēctecības turpināšanas, tad pilsētvide, protams, būtu izskatījusies pilnībā savādāk. Vienā diskusijā, kur mēs bijām tikko ICOMOS kongresā, mēs ar kolēģiem daudz diskutējām par to, uz šīs prezentācijas pamata, ko es arī viņiem rādīju nedaudz citā kontekstā, ka mazpilsētas tomēr atšķirās no lielpilsētām šajos jautājumos. Jo, ja mazpilsētā šī pēctecība un tā vietējā tradīcija, piemēram, Kuldīgas gadījumā, ir aizvijusies līdz mūsdienām, dažādos izpildījumos, bet tik un tā, tad lielpilsētās tas ir viens no tādiem attīstības slāņiem. Un, ja mēs runājam par 17. 18. Rīgu, piemēram, 17, 18, 19, 20, 21, 21. gadsimts, tad tas ir viens no slāņiem, un tas var būt mūsdienīgs, tas var būt pat kontrastā, tādēļ, ka visa tā attīstība jau nav bijusi tik harmoniska, tik koncentrēta. Viņa ir bijusi visu laiku slāņos, un tas būs viens pievienotais slānis, bet pilsēta ir attīstījusies šādā veidā, ciems viņu izpratnē, ja salīdzinām ar Rīgu vai lielpilsētām metropolēm, tad tas ir atkal cits stāsts, un varbūt pat vairāk stāsts nevis par tādu arhitektūru, bet kā tādu celtniecības tradīciju, jo Kuldīgu jau nav būvējuši arhitekti pēc būtības, tikai atsevišķas ēkas, tas jau ir vairāk tāda tautas un amatnieku celtniecība. Un tad pavisam tā kā noslēdzošais slaids, manuprāt, par Kuldīgas pieeju mantojuma saglabāšanai, tātad tradicionālā plānošana, respektējot vēsturisko plānojumu būvniecības metodas, mūsdienu integrācija, harmoniska mūsdienu dizaina iekļaušana,
kas mums vēl ir ceļš ejams, ja? Un kopienas iesaistīšanās, vietējo iedzīvotāju iesaistīšana saglabāšanas pasākumos, kas ir šī amatniecības tradīciju turpināšana. Un tad mums te ir citu pilsētu, kas mums ir tādas ikonas paraugi, bet noslēdzot, tādējādi Venēcijas harta viennozīmīgi ir lasām kopā ar nemateriālā mantojuma konvenciju un pārējiem ikomas doktrināliem tekstiem, kas nosaka vietējās kultūras izpausmu turpināšanas nozīmību. Un tradicionālās arhitektūras turpināšana pilsētu vēsturiskos centros, kas ir UNESCO pasaules mantojuma vietas, ir delikāts līdzsvars starp vēsturisko autentiskumu, tā skaitā kultūras izpausmēs saglabāšanu un mūsdienu attīstības prasībām, un lēmumu pieņemšanu par to attīstību balstām izpratnē un cieņā pret vēsturisko kontekstu, kā arī sapratnē par vietējās kopietnes kultūras vērtībām. Paldies jums par uzmanību. Tas bija pāris vārdos par to, ko UNESCO ir akceptējis par Kuldīgas to pieeju un metodēm un īpašo vērtību. Paldies.